šodien, šajā ziemīgajā janvāra dienā, kad ārā ir atkal sals, un man jāsaka tā, es par šo salu, kas ir janvārī, priecājos vairāk nekā, ja tā nebūtu, jo tiešām pēc ļoti ilga laika ir sajūta, ka ir atgriezusies ziema tāda, kāda tā bija manā jaunībā, bērnībā, kad ārā stindzināja sals, un neskatoties uz to, ļoti gribējās doties ārā, pastaigāties un izbaudīt šo ziemas dienu, un arī šobrīd man ar lielu prieku, jāsaka, patīk doties ārā un izbaudīt šo salu. Bet ne par to mums šodien būs stāsts. Ko tad es tev šodien pastāstīšu, kas ir noticis 2 nedēļu laikā? Un kā tu redzi, es esmu savā jaunajā Fjord džemperi, un jāsaka tā laikam bija mīlestība no pirmā acu uzmetiena, gan ieraugot aprakstu, uzvedot šo džemperi, gan arī jau jāsaka tā diezgan intensīvi, gandrīz katru dienu velkot mugurā, testējot, saprotot, kā patīk, nepatīk, kā es jūtos, un patiešām burvīgs džemperis, burvīgs apraksts, burvīgs izmērs, kas man ir sanācis ne par mazu, ne par lielu. Un jāsaka tā, ka neskatoties uz to, ka es biju ļoti nogurusi no pīnēm, pagājušo reizi pabeidzot šo džemperi, es tev atklāšu mazu noslēpumu. Manu sadatām ir nākošais pīņainais džempers. Un ja jau mēs par to iesākām runāt, tad es laikam šodien sākšu ar to, kādi procesi man šobrīd ir uz adatām. Pēc tam es tev pastāstīšu, kā ir papildinājušies manu dzīvu krājumi, kāpēc tik daudz, un 2 gatavie darbiņi, ko es esmu paspējusi pa šīm nedēļām uzadīt, jo ar radīšanu man kaut kā dikti neveicās. Bija daudz darāmā, un arī, teikšu godīgi, ne visai gribējās adīt. Nogurums bija lielāks nekā gribēšana adīt. Nu ko, gatavie procesi. Kā jau es teicu, pīņains džempers vienās pīnēs tik ļoti skaists, un es sapratu, ka man ar vienu šādu pīņaino džemperi ir stipri par maz, un man noteikti ir vajadzīgs nākamais. Un tad, kad es tiku pie jaunas dzīves, tad es noteikti domāju, ka es adīšu pīnes un neko citu. Un mana šī te mīļā grāmata par pīnēm tika šķirstīta uz priekšu un atpakaļ. Bija ieceres, kādus es te vēlētos adīt jau drusku agrāk, bet šoreiz kaut kā visu laiku šķirstot, es nonācu pie viena raksta, pie šī raksta. Un sapratu, ka tieši tādu es gribu savu jauno džemperi un nekādu savādāku. Un sāku rēķināt visu, cik man jāuzmet, cik man kurā brīdī jāpieaudzē, jo plānos man ir uzadīt tieši tikpat lielu pēc izmēriem, kā šis pelēkais džemperis ar japāņu plecu, jo es patiešām esmu ļoti apmierināta par izmēru, un tāpēc es ķēros pie darba. Bet tad, kad es biju iesākusi adīt muguru, es nevarēju saprast, kāpēc tas raksts man tik ļoti ir zināms. Es paskatos un es zinu, kur man kas ir jāsakrusto, kur man kas ir jāda. Vārds sakot, atmiņa man liekas saprast, ka kaut kur jau es to rakstu esmu adījusi. Un tad es sāku domāt, ka tieši ar šo pašu rakstu es pagājušajā gadā aprīlī uzadīju vīram to zili zaļo džemperi ar pīnēm, un es nonācu pie secinājuma, redziet, tās vērtības, kas patiešām ļoti, ļoti patīk, atgriežas pie tevis vēl un vēl. Un tas mani nesamulsināja un ārdīt ārā es neārdīju, bet turpināju
adīt, jo patiešām šis raksts man ļoti patīk. Un arī vīra džemperī man ļoti patika, bet jāsaka tā, visticamāk, tas džempers nonāks pie manis, jo mans vīrs ir aizrāvies ar fitnesa zāles apmeklēšanu un audzē sev muskuļu masu, tas ir viņa jaunais hobijs. Un tas džempers viņam tā kā plecos paliek pa mazu, būs man vēl viens zils džempers, bet tas man neatturēja iesākt jaunu. Un tā, no dzīves, ko man vīrs uzdāvināja uz dzimšanas dienu, kas bija 15. janvārī, un es tieši dzimšanas dienas rītā arī no Jans LV saņēmu sūtījumu ar dzimšanas dienas dāvanu, un tā, nu redziet, Japāņu plecs ar muguras padziļinājumu, ar visu. Es esmu tikusi tik tālu, ka es muguriņu esmu uzadījusi līdz vietai, jā, kur muguriņa, un līdz vietai, kur jau ir paplatinājumi uz piedurkni, jā, šādā veidā, un esmu atdalījusi mugurpuses daļu, un tagad te man ir jāķeras klāt un jāda priekšējā gabaliņi tikpat tālu, lai es varu apvienot visu vienā gabalā un turpināt adīt. Jāsaka tā, dzija, ko man uzdāvināja, tas ir viens no maniem šī mēneša dziju krājumu papildinājumiem, un tā kā man vīrs teica, lai es pati izvēlos sev dāvanu, tad es arī gāju uz Jans LV internetu veikalu, un man kaut ko krāsainu gribējās, un es ieraudzīju šo te sarkanīgo krāsu. Dzīvē varbūt nav tik ļoti tāds tonīts kā jums, bet katrā ziņā tas ir ļoti skaists. Mazliet tumšāks dzīvē nekā tur, bet tai pašā laikā košs. Un tādu tā kā melanžēts tas pavadieniņš, jo tur iekšā kaut kas tāds zilganīgs mazliet ir novērojams. Šī mums ir, es ņemšu pierakstus, jo tā man ir labāk redzēt, tātad tā man ir Zegna Barufa, nezinu, kā izrunājas uz angļu vai itāļu manieri, es lasīšu, kā ir rakstīts, ja tu zini vienu vai otru labāk, tad sapratīsi, kas tas ir. Artikuls rakstās saspe. 100% merino, 1500 metri, 100 gramos, un es paņēmu 700 metrus, jo es adot šo džemperi sapratu, ka ja es adu 5 diegos, man vajadzēja 610 gramus, un tāpēc es tā kā negribēju riskēt, ja tur drusku paliks pāri, tad kaut kur jau tādu sarkanu smuku vai nu svītriņās vai kaut kur varēs iedīt. Un šī te spolīte, tātad 700 grami. Un es adu satinu 5 pavadienos diegu, lai 300 metri 100 gramos, un adu ar tām pašām 5. izmēra adatām. Pēc tādiem pašiem pieaudzējumiem, tātad te bija kakliņiem 40 valdziņi, 4 aizgāja uz malām, tā kā tie ar marķierīti atdalītie, un pirms un pēc, tā kā tiem 4 katrā rindā tiek pieaudzēts. Un to es pieaudzēju, kamēr man uz adatas bija 146 valdziņi, un tālāk jau es adīju uz leju, un 4 reizes katrā otrajā rindiņā tā kā izgāju uz šo te padusītas daļu, tā kā padus daļā pieaudzējumu. Tā tas top un dzija. Jāsaka tā, 100% merino, pilnīgi atšķirīga pēc sajūtām, pēc babām, ļoti slidena, ļoti mīksta, pat neizmazgāta. Pēc mazgāšanas ļoti labi atveras, jo, ja tu paskaties šeit, liekas, visu var cauri redzēt, tāds diezgan brīvs. Ja? Bet man tieši tāpat bija ar šo džemperi, bet pēc mazgāšanas tas diedziņš ļoti atveras vaļā, izmazgājas viss tas, ar ko dzija ir apstrādāta un aizpilda visus caurumiņus. Un burvīgs viens adījums.
tas ir tas, un kas tad man vēl ir uz adatām. Pēc pagājušā video man diezgan daudzi rakstīja, ka vēlētos, nu, tā kā, lai es izstāstu, kā es adīju cimdiņus, un vakar es iesāku tā kā filmēt nelielu tā kā stāstījumu par to, kā es adīju tos savus dūrainīšus no Drops Nepal, ja, Drops Nepal un Drops Kitsilka. Ja. Man šis kitsilks bija palicis pāri no viena mana džemperīša, un es piepirku klāt 2 ficītes Drops Nepal, lai saliktu kopā, jo man kolēģīte viena palūdza cimdiņus un siltākus, jo plānējiem rokas saust, un tāpēc es domāju nošaušu 2 zeķus ar vienu šāvienu. Un es vakar iesāku tātad šos te cimdiņus tikai rozā krāsā. Vienu es vakar uzadīju, otrs taps šodien, jo es gribu tā kā pabeigt filmēt un samontēt šo te nelielu pamācību par to, kā tad es, drīzāk ne pamācību, paskaidrojumu, kā tad es šos cimdiņus adīju, jo interese bija. Un tas ir otrs darbiņš, kas šobrīd man ir uz adatām. Vairāk man nekas nav, bet man nākamnedēļa steigu vajadzētu ķerties klāt pie vieniem rakstainajiem cimdiem, jo tā pati kolēģīte man palūdza arī rakstainos cimdiņus, nu, tādus ar puķītēm, ar jau krāsiņas atsūtītas, bet tādu īkšķi, kas iedās iekšā. Jāsaka tā, ka tāda veida rakstainos cimdus es neesmu adījusi, es esmu tikai redzējusi, ka Norvēģiem ir tādu ļoti daudz cimdu, Zviedriem. Es esmu redzējusi arī, ka Maija Gotvanī mācīja savā adīšanas skoliņā adīt tādus cimdus, bet tā kā man ir skaidrs, kā iedīt šo te īkšķi iekšā, tad laikam sarežģītākais būs tieši iekomponēt to rakstu tajā īkšķa daļā, kas pieaudzējas iekšā, bet nu, es centīšos un es ceru, ka man ar to viss izdosies un viss būs vislabākajā kārtībā. Nu, tas ir tā kā nākamais darbiņš, kas man ir prioritārais nākamajā nedēļā, kas ies pirmkārt, un visi man džemperis tā kā paliks otrajā plānā. Ja? Bet, nu, augstums ir, ja ir apsolīts, tad ir jādara, un pašai arī tas būs tāds labs izaicinājums kaut ko izdomāt jaunu, sev pamēģināt uzadīt. Par adītajiem darbiņiem. Adītie darbiņi man bija tikai 2. Neko daudz neizdarīju, bet atcerieties, pagājušajā reizē es jums stāstīju par to savu maskamoliņu izaicinājumu, kurā tad man bija salikti groziņā šie te maisiņi ar cipariņiem, sagatavota kastīte ar numuriņiem, un es biju izlozējusi vienu maisiņu, un pamazām es arī ķēros klāt un adīju. Un kurš no jums atcerās, kādā krāsā bija mani maskamoliņi? Atcerējies? Ja? Nu, tātad tie bija zaļie maskamoliņi. Un te bija atlikums no Regija Merino jaka, te bija atlikumiņi no šopeļa, ko es adīju, te bija zaļais un tas sūnu zaļais. Tie man bija atlikumiņi no Drops Nord, vārdu sakot. Visādi maskamoliņi, kurus es adīju. Valnīties uzadīju šeit 30 rindiņas, uz adatām man ir 18 valdziņi, adīju ar 2,25 adatiņām, un šeit tātad es rakstiņu adīju no savas tās rakstu grāmatiņas. Pagājušajā reizītē rādīju, ja tu vēlies, vari aiziet paskatīties, ja tu to neesi redzējusi, bet tie, kuri redzēja, tie arī zina, no kuras grāmatas man ir šis rakstīns. Nu, un tad, kad es uzadīju stulma daļu, tad pēc ļoti ilgiem laikiem es adīju parasto šo te stiprināto papēdi ar
tā kā franču papēžu noapaļojumu. Un tālāk es sapratu, ka man tās košākās krāsiņas ir maz. Man bija šopelīša vairāk un bija tā sūnu zaļā tā pavairāk. Un tad drusku palika mazi galiņi arī no šī tā salātu zaļā. Un tāpēc es pēc papēža nospriedu, kā es adīšu heliksā, tik cik man pietiks šopeļa, un tālāk pats galiņš man tad vēl palika dažas rindiņas ar šo te košo un purngaliņš. Un otra zeķīte man mazliet atšķirās, ja mēs tā paskatāmies, mazliet atšķirās pēc krāsām, bet šopelim tas ir ļoti raksturīgi, bet tā kā tas ir heliks, tad tur viss ir kārtībā. Bet vienu zeķīti es uzadīju, viss labi iznāca, aiztaisīju ciet, un otru zeķīti atdot, tas jau bija vēls vakars, diena bija tāda nogurdinoša, un pabeidzu zeķīti, un paskaties, kas man iznāca. Nevis tāpēc, ka man nepietika dzies, bet es vienkārši uzadīju ar citu purnggalu. Pareizāk sakot, šī bija pirmā zeķe, un šī gribējās otro zeķi. Un tad, kad es aiztaisīju zeķīti ciet, es sapratu, ka purnggali ir pilnīgi atšķirīgi, bet nebēs iešu ārdīt. Ja jau tie mums ir atlikumiņi, un ja jau tā sanāca, ka es uzadīju ar pilnīgi atšķirīgiem, tad lai tie tā arī dzīvo. Katrai kājai savas krāsas purngaliņš, jo te arī krāsiņas ir mazliet atšķirās, un te man drusku pietrūka šopeļa, te es vēl ieliku iekšā kaut kādus citus pavisam galiņus atlikumos. Vārds sakot, pēdiņā vai zābakos vai čībās būs labi, bet augšā stulmiņā ir ļoti skaists rakstīns, un tāds ir mans pirmā maskmoliņu pārvērtība skaistās zeķītēs. Numur 6, manuprāt, tas bija no manas izlozītes. Tad kamēr man vēl nebija atnākusi dzīja, nebija nekādu lielo džemperu pīņaino, ko adīt. Pagājušajā gadā, kad es biju rudenī Maruma Jārna pirmajā adīšanas nometnē, es pie Kristīnas nopirku ļoti skaistas 2 ficītes, oranžīgi raibas, Kristīnas krāsotās zeķu dzīņas, manuprāt, uz arvetas bāzes, ja es pareizi atceros. Un vienā no saviem pirmajām apraidēm Ligita Ar, ko mēs zinām kā Knitting Season YouTube kanālu, rādīja un stāstīja savas adītās zeķītes, un viņa bija apakšā info kastītē ielikusi informāciju Ravelry uz tiem viņas mīļākajiem zeķu aprakstiem, kas ir Ravelry pa brīvu. Un es arī toreiz atlasīju diezgan daudz, un vienas no tām bija zeķītes ar lapiņām. Un es sapratu, ka šī te Kristīnas krāsotā dzīņa, redziet, burvīgi. Un šis krāsojums laikam ir tas, kas mani uzrunā visvairāk. Šobrīd, ja mēs runājam par zeķu dzīņām, tad man vairs kaut kā īsti neuzrunā visas tās krāsainās zeķu dzijas, kas tur visādās svītrās, rakstos kaut kas uz žakardu, kas tā kā imitē. Tās man nepatīk, bet man visvairāk patīk šīs te krikumainās krāsotās, kur nav raksta, bet ir fantastisks krāsu raibums, un tāpēc es izvēlējos adīt šīs zeķes, bet no tā apraksta es paņēmu tieši tikai tik, cik pašu lapiņu rakstu, jo valnīti, kas bija viens labiski, viens kreiliski, pie kam labiskais griestais, es uztaisīju uz 2 labiski, 2 kreiliski. Uz adatas man šeit ir 16 valdziņi, tas tātad 64 valdziņi. Tur bija aprakstā parastais taisnais papēdis, stiprinātais papēdis ar visu, bet tā kā man tie papēži kaut kā vairs nepatīk,
Mans iecienītākais šobrīd ir bumeranga papēdis ar pacēluma tiesu, ko mēs šeit arī ļoti labi redzam, pieaudzējums un noraukums, un tālāk ir parastais un lentveida noslēgums un sādīs kopā. Bet pats skaistums ir šīs te lapiņas, ja? Nu, tātad tik vienkārši, tik skaisti, un tās lapiņas mums iet, nu, tā kā zeķītei, nu, tā kā vienā sāniņā, ja? Priekšpusīte vienā sāniņā un aiziet līdz pat pašam purngaliņam. Bet aprakstā es redzēju, ka, lai sadītu otru zeķi, ja, tā zeķe novietojas uz citu adatu, bet tas raksts pats par sevi ir precīzi tāds pats kā pirmai zeķei. Un tad es domāju, tā kā tas raksts nav sarežģīts, tad es to pārveidoju, nu, tā, lai tas būtu arī simetrisks, nu, tā kā uz otru pusīti, ja? Nu, tā kā tur tās lapiņas, ja? Lai sākas ar lapiņu šeit un šeit, un tad ir lapiņas iekšpusē, pāriet uz lapiņām ārpusē, un es to rakstiņu vienkārši pārliku, un man iznāca šādas divas skaistas zeķītes ar skaistu lapiņu rakstu, un tas ir otrais gatavais darbiņš šo 2 nedēļu laikā. Un arī vairāk gatavu darbiņu man nav, jo pašiem man, kā jau es teicu, šīs 2 nedēļas bija tādas diezgan saspringtas, un darbā bija koncerti, un bija dienas, kad es nācu tikai ap 7:30 vakarā mājās. Un tieši dzimšanas dienā mums bija koncerts skolā, un es atnācu vēlu vakarā mājās, un pārējās dienas arī kaut kā vairāk gribējās gulēt nekā bija spēja pārdīt. Nu, tie bija tātad mani procesi, mani gatavie darbi, bet toties man ir ļoti, ļoti daudz pirkumu. Vienu no pirkumiem, dāvinājumu no vīra dzimšanas dienā es jums rādīju, bet otrā spolīte, kas nāca klāt šai 600 grami dzijas, arī no Jans LV, bija šāda te brūna dzija, pie kam šis te ir tāds vēsi brūnais tonis, kādu es arī gribēju, jo, nu, gaišie toņi man tā kā siltie toņi nepiestāv, bet brūno gribās, un šis man ir tāds vēsi brūnais. Kas tad tas man ir par brīnumu? Tā, tas man ir Zegna Barufa, Lane Borģija Sesija, Super Gelongs, 100% merino, 750 grami, 750 metri 100 gramos, nu tāds, tā kā divos diegos liekot, divos pavadienos atdot, tas ir 350 metri 100 gramos. Un šeit man arī būs kāds skaists pīņains džempers, es esmu šobrīd, nu tā kā jāsaka, pīnes mani ir pārņēmušas. Šis būs vēl viens brūns džempers, varbūt es pielikšu klāt, man ir tie saucamie tieši šibriki, kas ir tādi, nu, parisninājumi, brūni pelēcīgos toņos, ko varētu varbūt pielikt klāt, bet par to es domāšu. Bet katrā ziņā šī ir vēl viena dzija, kuru es vēlos uzadīt, pamēģināt, man ir pilnīgi jauns artikuls. Super Gelongi ir ļoti jaukas dzijas, kā jūs ziniet, ļoti labi atverās, pūkainas, mīkstas, siltas un arī labs sastāvs, laba krāsa. Otrā dāvana dzimšanas dienā. Un pēc tam, jā, tad, kad es gāju uz Kamēlijas veikalu pēc šīs te dzijas, ko man vajadzēja, kolēģi teica cimdiem rozā, es ieraudzīju diezgan lielu retumu, Drops Nord, skaistā baltā krāsā, jo līdz šim baltu krāsu Drops Nordam veikala plauktos es redzēju diezgan reti, un tā kā
balta krāsa der klāt pilnīgi jebkuriem maskamoliņiem vai citām krāsām vai iedot. Un Drops Nord zeķītēm ir viena no manām mīļākajām zeķu dzijām, arī cenas ziņā ļoti, ļoti draudzīga, jo ja mums iznāk 100 grami dzijas, zeķu dzijas par 5 eiro ar kapējkām ar tik fantastisku sastāvu, tad, grēks nepaņemt, un šo es paņēmu bez nekādiem mērķiem, vienkārši, lai man būtu rezervītē baltā dzija, ja gadījumā vajag kaut ko zeķītēm, jo šobrīd man arī palika tādi maskamoliņi no šīs dzīņas pāri, tā kā saliekot kaut ko kopā, iznāks kaut kas skaists. Un tas ir tas, ko es nopirku vēl pati klāt. Atcerieties, pagājušajā reizē es jums stāstīju, ka es nepaspēju Latvijas Kraftā nopirkt Merino jaku dziju, un pagājušajā reizē arī stāstīju par zeķiem, kuras es adīju, un cik ļoti man tās iepatikās. Tad man par lielu pārsteigumu vienā no rītiem, kad es brokastoju un dzeru kafiju, viena pati pie brokastu galda, atvēru Latvijas Krafta Facebook lapu, un tur bija ziņa, ka ir pienācis sūtījums, un tur ir jauns pievedums, un es tiku pie šādiem 2 kamoliņiem. Un tad, kad man atsūtīja, tad Ingūna, kura klausījās manus kamoliņu stāstus un iedvesmojās pamēģināt šo te dziju, arī viņa man atrakstīja ziņu, viņa saka, tu zini, ir. Paldies, Ingūna, tev par šādu ziņu, un man ir prieks, ka jūs sekojat, skatāties un rakstiet, un tādā veidā mēs viena otru uzmundrinam, iedvesmojam un padodam ziņu, ja ir kaut kas vērtīgs kaut kur. Tātad Latvijas Kraft šī dzija, manuprāt, ir par ļoti draudzīgu cenu. Tie ir 9 eiro ar kapējkām, jo citur viņam bija gandrīz 15 eiro. Un te būs 2 pāri skaistu zeķu, un man liekas, ka no tiem pārpalikumiņiem iznāks vēl viens mazāks pārītis, kaut kādi maskamoliņi, ko varēs sakombinēt kopā. Šeit man ir noteikti vīram zeķis, jo viņš ir no savām izdzīvojies, un es sapratu, ka mana zeķu kastīte, kurā ir tā ļoti krietni iztukšota, tajā ir palikušas tikai zeķes mans izmērs, tātad 39, 40, un laikam 2 mazāki izmēri, kaut kāds 38, kas ir 2 pārīši man mazmeitām abām 2 noderētu. Bet maniem puišiem, znotiem, abiem dēlam un vīram, tur ir zeķu izmēri no 44 līdz 46. Ja? Tā kā šeit būs puišiem zeķes. Un man liels pārsteigums bija, Latvijas Krafta veikals ir tas, kurā es diezgan reti iepērkos, bet, tad, kad es meklēju to Regija javu dziju, tad domāju, jāpaskatās, kas viņiem tur vēl ir, jo diezgan interesantas lietas viņiem tur ir, un es uzgāju pilnīgu jaunumu, man nezināmu lietu, kā tev šķiet, ko? Par 2,60 eiro 100 grami. Un tagad es tev atļauju minēt, kas tas tāds ir. Ja tu gribi apstādini video un ieraksti komentāros, kas tā ir par dziju, ko mēs varam priekš zeķēm nopirkt par 2,60 eiro 100 gramos. Ļoti labu kvalitatīvu dziju, kur 80% ir vilna un 20% mums ir, kas mums tur ir? Neilons, laikam neilons, PS, grūti pateikt, tagad no galvas nepateikšu to saīsinājumu, bet manuprāt tas bija neilons. 350 metri 100 gramos. Uzminēji, kas tā ir? Tā ir tekstrēna. Vai tu to brīnumu esi redzējusi? Ja tu esi šo brīnumu redzējusi agrāk,
un adījusi no tās dzijas, noteikti uzraksti komentāros, kādas ir tavas sajūtas un iespaidi par šo zeķu dziju. Tā kā šīs firmas Vilnas dzija ir ideālākā dzija rakstaino cimdu adīšanai, tad es domāju, ka šī dzija zeķu adīšanai būs nemazāk patīkama. Un es paņēmu vienu 100 gramus, tādā pelēku ar baltu. Jāsaka gan, ka tur tie toņi galvenokārt ir tādi, 2 krāsu pavadieniņi satīti kopā. Bija gan sarkanīgi, gan tumši zili, gan tumšāk pelēki, gan šis te gaišākais. Es paņēmu šo no gaišākajiem. Bet 2,60 € par 100 gramiem tik labas dzijas. Uz tausti burvīga, un es zinu, ka vilnu 100% izmaskājot pēc mazgāšanas, tas ir vienkārši kaut kas burvīgs. Tā kā testējam. Šis mans ir atklājums pagājušo 2 nedēļu laikā. Domāju, ka tas ir viss no maniem dzīvu krājumiem. Man liekas, es šajās 2 nedēļās esmu dzīves pasūtījis tik, cik dažlabs 2 gados nav pasūtījis. Tad, kad tas bija 15., 16., 17. janvārī, kad visiem bija jāatstrādā 2. janvāris, mēs, protams, gājām uz darbu, un 2 mums beidzās darbs, jo no 8 līdz 2 mums ir jābūt darbā, brīvlaikos skolēnu. Un mēs ar kolēģīti, viņam bija ar mašīnu, un mēs sēdāmies iekšā un braucām uz Jan LV veikalu. Un redzējām visu skaistumu. Elēnai bija taisnī pievedums, un tā telpa priekšpusē bija lielas kastes atvērtas vaļā. Tur bija tā, ka liekas, ka tā kā baseinā ņurko iekšā dziju spolēs, un viena par otru skaistāka. Un tad tu staigā pa to telpu ar tiem plauktiem un dzijām, un acis skrien uz visām pusēm, gribas pilnīgi visu. Un nesaproti, ko ņemt un ko neņemt, un es sev nopirku 2 dzijas. Tā kā es esmu sapratusi, ka Milifili artikuls dzijai ir viens no maniem mīļākajiem artikuliem. Metrāža ir fantastiska, tas ir 750 metri 100 gramos, atdot 2 pavadienos. Tie 350 metri ar 4. numura adatām ir ideāls adījums, forši džemperi, lēta nauda, jo 100 grami maksā 8 €. Ja? Es nopirku 600 gramus šādu te. Jums izskatās zilāks, bet man tas ir īsts baklažāns. Fantastisks tonis, un es sapratu, ka man vajag par katru cenu. Un tā kā man bija kolēģi uzdāvinājuši dāvaniņā naudiņu ar domu, lai es pats sev nopērku to, kas man sita karo. Un tā kā es biju veikalā, tad es atradu šo te savu ideālo baklažānu Milifili un nopirku. Jā, tas bija viens no pirkumiem, sestdienā, darba dienā. Un tad es redzēju paraudziņu, kas tika adīts no baltas dzijas 6 pavadienos. Artikuls ir... Artikuls mums ir, es tūlīt mēģināšu atrast, ražotājs Polipeti, artikuls Baby 124. Šāda te dabīga, balta krāsiņa Baby alpaka. 100% Baby alpaka. Pūkaina jau tagad spolē, un pat nemazgāta, tik mīksta, tik patīkama, un to paraugu
ko adīja veikalā 5 pavadienos vai 6, kā bija, 5 vai 6, 5 laikam. Mežģīņa adījumā bija tik skaists un tik silts un tik mīgs, es sapratu, ka nē, es nevaru atstāt, un es paņēmu 600 gramu šo te balto. Un te man ir doma atkārtot vienu savu sen adītu un sabojātu džemperīti no Japāņu mežģīņu rakstiem. Man bija adīts ļoti skaists džemperīts mežģīņu rakstā priekšpusītē. Un mugurpuse bija labiskā, piedurknītis bija labiskās, nu tā kā ar imitāciju, ar tā kā iešūtām piedurknēm. Bet ne viss uzreiz, vispirms uzada priekšpusi un mugurpusi, un tad uzņemot valdziņus ar nepabeigtajām kārtām, ada līdz roku riņķiem šeit apakšā, tad uzņem atpakaļ un turpina adīt piedurknīti, un viņa izskatās tāda, kā, nu, patiešām adīta atsevišķi, nu, tā kā ar visiem izliekumiem un smuki iešūta iekšā, bet tas ir adīts, un man tā džemperīts bija, bet jāsaka tā, ka ieliekot veļas mašīnā, man arī vecā veļas mašīna, tur tā nevisai labi mazgāja, man palika pa mazu, un gribās kaut ko brīvāku, bet raksts man ļoti patika, un es domāju, šis būs atkārtojums tam džemperim, jo gaišu baltu džemperīti iziešanai vai kaut kur tādu mazliet graznāku brīžiem gribās. Nu, redziet, tas ir viss, kas man ir manos krājumos papildinājies. Un vēl viena lietiņa, ko mums šodien vajadzētu izdarīt. Nu, tā kā mani maskamoliņi ir, pirmais projektiņš ir izadīts, tad šodien mēs izvēlēsimies vēl vienu maskamoliņu projektiņu, izlozēsim no šīs te kastītes, lai es saprastu, pie kura man ķerties klāt. Kamēr es te taisu vaļā numuriņus, tas ir numuriņš 8. Interesanti zināt, kādas krāsas kamoliņi man būs pie numuriņa 8. Tagad es meklēšu, kur man ir 8. maisiņš. Visādi ir. 9. ir. 8. 8. maisiņš. Tūlīt mēs ar jums paskatīsimies, kas tad ir manā 8. maisiņā. Ingūnas projekts somiņa, 3 vardes. Man ir uzšuvuši somiņu. Un kas tad mums te iekšā ir? Kas mums te ir iekšā par kamoliņiem? Vai. Es zinu, ļoti skaisti. Pārpalikumiņi. Man ir šādi te tāds tā kā baklažāns. Šī ir tā dzīņa, kura man ir palikusi pāri no maniem alpaka Lana Grosa zeķītēm. Ļoti smuki ies klāt, un tad man te ir kaut kāds kriksītis vēl no Kristīnes Marumajans krāsotā dzeltenā gabaliņš, un, nu, var sakot, kaut kas tāds, zaļi zilganīgi violets. Nu, tātad tie ir mani nākamie maskamoliņu pārvērtības. Būs kāda zeķīte, ja? Nu, redz, mēs esam ar jums noskaidrojuši, kādas zeķītes tas taps. Paralēli tad, kad es noguršu no lielajām pīnēm. Un, kā tu pamanīji, esmu stāstījusi, ka es adu tikai vienu projektu un tikai tad sāku nākamo, bet laikam dzīvē viss ir tā, ka mainās un arī mūsu paradumi mainās, un es pilnīgi piekrītu, ka pie lielajiem projektiem ir vajadzīgs kāds mazāks, lai atpūtinātu prātu bez domāšanas, jo pīnes tu bez domāšanas gluži adīt nevari. Un šobrīd man ir tā kā vairāki procesi, bet, nu, katrā ziņā vairāk par 3 es tā kā necenšos
adīt vienlaicīgi, bet katrā ziņā no viena es esmu aizgājusi jau uz 2, 3 maziem procesiņiem, ja, no tādiem, ko adīt. Nu ko, es esmu sapļāpājusi daudz, man bija prieks ar tevi atkal tikties, es ļoti, ļoti gaidu no tevis komentārus, iedvesmas stāstus par to, kā tev iet ar šo dzīvi, ja esi mēģinājusi. Varbūt tev ir kāda cita dzīve vai kāds artikls, ko tu esi izmēģinājusi un ko tu varētu noteikti ieteikt. Noteikti raksti. Nākamajā reizē es jums pastāstīšu par to grāmatu, kuru šobrīd es klausos. Ļoti neparasta grāmata, to man ieteica kāda no jums. Un par to nākamajā reizē, jo tā grāmata man visu laiku grozās pa galvu un neiet ārā. Un šobrīd es to tūlīt pabeigšu noklausīties. Lai jaukas brīvdienas, vēl šodien izbaudi ziemas priekus un jāsaka uz tikšanos nākamreiz. Bet seko līdzi, iespējams, pavisam drīz parādīsies jauna Facebook grupa Maskamoliņu pārvērtības, kurā mēs viena otru iedvesmosim, dalīsimies ar saviem maskamoliņu darbiņiem, uzmundrināsim, lai mums jauka visām adīšana, lai jaukas nākamās nedēļas un uz tikšanos pēc 2 nedēļām. Atā, tā.